Šīs ir lielākās lauku dienas Latvijā, tā teica to rīkotāji. Tās jau notiek 15. reizi Viļānu Rēzeknes autoceļa tūmā, Sijā Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs izmēģinājumu laukos. Šogad ir vēl viena zīmīga jubileja. Apritējuši 50 gadi kopš Latgales laukos strādā Veneranda Stramkale, šo dienu iniciatori un organizētāji, zinātņu doktore un Latgales lauksaimniecības zinātnes centra vadītāja. Es esmu darba mūžā aizvadījusi 50 darba gadus, un jāsaka, ka tikai laukos es neesmu ierēdnis, bet tīri uz laukiem esmu strādājusi, un zinātnē tā skaitā esmu nostrādājusi 35 gadus. Esmu gandarīta par savu veikumu, par to, ko esmu darījusi, par to, ka es varu kalpot saviem Latgales cilvēkiem. Ar to, ko protu, ko varu, ko spēju. Venerandas kundze ir brīnišķīgais cilvēks. Strādāt 50 gadi, nostrādāt lauksaimniecībā un redzēt viņu ar kādu prieku. Viņa stāsta par saviem laukiem, kā viņa iet un strādā, un viņa ne tikai vadītājs, bet arī tā, kā es teicu atklāšanas laika, ka viņa arī ir darbinieks, viņa pati staiga, pati strādā. Es uzskatu, ka brīnišķīgs cilvēks ļoti reti tāds ir. Veronika Stramkale teica, ir liels gandarījums, ka pasākums ir tik liels un izdevies. Bez labiem sadarbības partneriem Viļānu novada domes un Rēzeknes novada domes tas nebūtu iespējams šo daudzo gadu garumā. Rēzeknes novada pašvaldībai ir gandarījums, ka šī sadarbība ar zinātnes centru notiek jau visus šos 15 gadus, kopš tiek rīkotas lauku dienas. Protams, ka pirms tam šī sadarbība notika rajona padomes ietvarā, bet pēc administratīva teritoriālās reformas, lai arī lauki atrodas citā administratīvā teritorijā, mēs šo saikni saglabājām. Jo redzējām, ka tas ir ļoti nepieciešams mūsu lauksaimniekiem. 16 lauka augu kultūras, 153 dažādas šķirnes, 80 tirgotāji, vairāki 10 traktoru un ap 1000 apmeklētāji. Tāda ir šodiena, bet pirmsākumā bijis tik viens traktors ar ārklu un nedaudz interesentu. Šodien, piemēram, lauku dienā piedalās ap 120 firmām ar tehniku, ar minerālu mēsliem, ar sēklu, ar visu iespējamo, kas lauku cilvēkam ir vajadzīgs darbam. Protams, arī Viļānu lauku dienas zināšanas tika liktas lietā, un arī zemnieki ir izauguši. Šajā brīdī pat lielākās saimniecības ir līdz pat 3000 hektāriem. Un zemnieki arī saka paldies par visu to, kas ir noticis šo gadu garumā. No pašiem pirmsākumiem šajās lauku dienās piedalās Sijā Baltika Agro. Ar domu arī Latgalē var labi, veiksmīgi un ražīgi saimniekot. Šobrīd var uzskatīt, ka tas ir pierādīts. Arī šeit varot iegūt līdz pat 10 tonnām graudu no hektāra. Īstenībā šāda te lauku diena, tas faktiski tā kā tāds rezumējums ļoti ilgam darba procesam. Un šis process sākās, piemēram, šodien viņš sākās jau priekš nākošā gada lauka dienas. Un šodien tiek jau nosprausti plāni, kā te izskatīsies nākošā gada šīs lauku dienās. Jau tiek izlemts, kādu šķirnes cēsim tagad ziemājiem, un to visu jau redzēs nākošās lauku dienās. Šodien mēs redzam to, kas ir sastrādāts, sadarīts, izmācīts un pamācīts un parādīts visa iepriekšējā gada garumā. Un tas tiešām ir garš process. Mēs sākam ziemā ar semināriem, izglītojušiem semināriem zemniekiem, kur stāstam zālē teorētiskās lietas, stāstam par preparātiem, par tehnoloģijām, kā pareizāk darīt, ko labāk darīt. Tās ir praktiskās lietas, īpaši šogad pavasars, ka izcēlās ar ekstremāliem laika apstākļiem un nācās lielai daļai pārsēt ziemājas. Tā ir tieši tāda praktiska palīdzība zemniekiem, braucot uz laukiem, runājoties ar viņiem, parādot un mēģinot pārliecināt vienu otru reizi, varbūt, kas ir labākais risinājums. Un arī pašā laikā piedāvāt ne tikai idejas, bet arī piedāvāt produktus, lai šī te raža vai šie te lauki būtu tādi, kādi viņi, piemēram, izskatās šeit izmēģinājumos. Ko tad Baltika Agro tieši šobrīd iesaka zemniekiem? Ja runājam par tādiem jaunumiem un produktiem, kas šogad nostrādāja labi un ko noteikti vajadzētu paturēt prātā arī strādājot rudenī ar ziemājiem, tās bija aminoskābes, un mums ir tāds Delfāns Plus tīrās aminoskābes. Ko viņš dara? Viņš ir stresa noņēmējs, tātad pamatā strādājot ar herbicīdiem. Mēs zinām, ka herbicīds tātad iznīcina nezāli, bet, protams, pakārtot viņš rada stresu kultūra augam. Un šis stress līdz ar to varbūt nedēļa, varbūt pat dažreiz ilgāk samazina šo augšanas intensitāti
līdz ar to atsaucās uz ražu. Līdz ar to šo Delfānu plus liekam tvertnes maisījumā un strādājam kopā ar herbicīdu un augam šis stress būs būtiski mazināts. Un tas ir viens no produktiem, kas šogad sevi labi pavasarī parādīja, un mēs viņu arī noteikti ieteiksim uz rudens apstrādēm. Otrs ir, ko varētu padomāt ziemājos par kodināšanu. Pie kodnes liekam klāt arī aminoskābes plus NPK mikroelementu produktu rūters. Rūters iet 2 litri uz tonu klāt kā daļa no darba šķidruma, un tātad jau pašam šim sēklas materiālam sēklā jau klāt blakus dīgšanas procesā jau ir šīs barības elementi. SIA Baltika Agro atgādina, ka viņiem Latvijā ir 13 reģionālie menedžeri, pie kuriem jebkurš zemnieks var gūt visu viņam nepieciešamo, interesējošo informāciju. Pirmo reizi lauku dienās piedalījās kooperatīvā sabiedrība Latraps, kuras pirmsākumu meklējam 2000. gada pavasarī, kad kopā nāca 12 zemgales zemnieki, kur apvienojās, lai izveidotu paši savu lauksaimniecības uzņēmumu. Viļānu lauku dienas pirmkārt caur šiem gadiem ir pierādījuši to, ka šeit sapulcējās viss lielākais Latgales zemnieku, tātad arī mūsu klientu pulks, kurus interesē šī tehnika, un mēs arī šeit varam nodemonstrēt darbā šo tehniku, jo tomēr pirms iegādāties kvalitatīvu un nelētu arī tehniku ir jāredz to, kā viņi strādā. Un Latraps šeit demonstrē pasaulē viens no vadošākajiem, es gribētu teikt pat pašus vadošākos, Gregor Besson arklus, tad arī viena no vadošākajām augsnes apstrādes un sējmašīnu ražotāju firmām Kokerling, kā arī sulki produktus. Bez tam mēs arī vēl piedāvājam franču firmas Kivoņ izstrādājumus un arī Western piekabes. Kokerling sējmašīnas, tas ir viens no vadošajiem ražotājiem Eiropā un arī pasaulē. Viņu tās galvenās atšķirības ir tā, ka sējmašīna ir ļoti universāla gan darbam rugainē, gan arī jau iepriekš sagatavotā augsnē, tas ir apstrādātā vai tur ir arts un kultivēts. Ļoti perfekti var iestrādāt sēklu, nodrošinot sēklas iestrādi, jeb sēklas dziļumu ar šo te pievēlēju riteni, kas kopē lemesi. Viena no lielākām šīs sējmašīnas priekšrocībām ir spēja strādāt mitros apstākļos. Ir sevišķi rudenī sējot ziemājus, kādreiz, kad laiks mūs dzen un ir lietains rudens. Sulki Xeos Pro, kas ir frēze kopā ar sējmašīnu. Un šī domāta darbam gan rugainē, gan arī apstrādāta augsnē, frēze apstrādā. Un šī te ir pirmā profesionālā sējas kombinācija ar sējaparātu, kuram spiediens ir līdz pat 80 kg uz kvadrātcentimetru var nodrošināt. Tā kā tā ir ļoti labu izsējas normu sēklas iestrādi var nodrošināt. Tātad to nodrošina šis te sējaparāts disks plus pievēlēja ritenīts. Šis izkliedētais Sulki X40 EcoNova ir principā pirmais tirgū, kur tiek piedāvātas iespējas, lai nebūtu pārsedzes lauku ķīļos. Tas nozīmē to, ka izkliedējot minerālu mēslus nav pārsējas, jo principā tās ir ļoti lielas izmaksas. It sevišķi minerālu mēsli ir viena no dārgākajām pozīcijām zemniekiem, un šis ir tas izkliedētais, kas tiešām viens no pirmajiem, praktiski pirmais tirgū, kas piedāvā šāda tipa iespēju samazināt, jeb absolūti minimalizēt šīs te minerālu mēslu pārsējas. Gregor Besson, šis ir jaunās paaudzes arkls, RV8 modelis, kuram ir 3 patenti, kas ir, es gribētu teikt, ka tie ir vadošie. Un pirmais ir šī te lokveida statne, ja mēs skatāmies. Viņa nav taisna kā citiem arkliem, bet šis te lokveida, ko tas nodrošina? Tas nodrošina mazāku vilkmes pretestību, līdz ar to degvielas patēriņu, un, protams, līdz ar to izmaksas, dubultie tandēma dziļuma riteņi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka arkls precīzāk kopē dziļumu atarvagās vai, teiksim, varbūt atarvagas nav tik aktuāli, bet vietās, kur ir bijuši tehnoloģiskā sliede, līdz ar to nodrošina perfektu sēklas gultnes sagatavošanu. Amortizējošā galva,
Ko tas nodrošina? Pirmkārt, tas nedaudz samazina slodzi transportā un arī aršanā, ja ir smagas augsnes. Un šeit ir hidrauliskais akumulators, un viņš amortizē šīs tā saucamā mugurkaula darbību. Par tehnikas garantiju mēs garantējam to pašu, ko izgatavotāja rūpnīca. Šīs garantijas atkarībā no tā, kādu ir noteikusi rūpnīca, teiksim, augsnes apstrādes agregātiem, tie ir 2 gadi. FEN traktoriem, kurus mēs arī esam sākuši sadarbībā ar Ivabaltu izplatīt Latvijā, garantija ir līdz pat 5 gadi pie attiecīgiem noteikumiem. Un tātad, tā kā mēs nodrošinām, mums ir arī veikals, rezerves daļu veikals, mums ir servis, un mums ir sadarbības partneri visā Latvijā, arī šeit Latgalē. Tad mēs nodrošinām ātru un kvalitatīvu servisu un tāpatām arī rezerves daļu piegādi. Latraps piedāvā arī līzinga iespējas, un viena no priekšrocībām var norēķināties ar izaudzēto produkciju, graudiem vai rapsi. Latraps sadarbības partners ir SIA Agreko, uzņēmums, kurš regulāri piedalās lauku dienās visos Latvijas reģionos. Tas nodarbojas ar graudu pirmapstrādi un arī piedāvā lauksaimniecības tehniku lauku darbiem un rezerves daļas. Es lepojos, kad mēs esam Sulki un Gregoru Besona oficiāli pārstāvi Latvijā. Strādājam 3. gadu. Palēnām, bet ar katru gadu ar vien labāk. Un šogad esam sākuši sadarbību ar kooperatīvu Latraps. Es domāju, ka esam kļuvuši daudz mobilāki, pieejamāk klientiem. Mums ir pārstāvniecība tagad Elejā, kur Latraps arī ir Vaks Vidzemē, Vidzemes kooperatīvs. Un es domāju, lielākie ieguvēji no tā ir tieši zemnieki, jā. Kad ir pieejams rezerves daļas, ir pieejams pārstāvu padoms. Ir arī kapitāls ir radies tas, ka mēs varam izvest arī plašā tehnikas piedāvājumā, varam arī parādīt, tieši demonstrēt. Runājot par tehniku, strādājam ar visām bankām. Ejam kopā pie bankas, runājam, mums ir arī draugi, gan arī katrā bankā tur ir izveidojušies arī cilvēcīgas attiecības. Viņš arī droši arī pasaka, nevēl garumā, būs tā nauda tehnikai vai arī nebūs. Otrs ir caur Latraps ir iespēja norēķināties ar graudiem rudenī. Un trešais ir, runājam par graudu pirmstrādes, tad ir 180 dienām mēs varam iedot maksājumu tieši no rūpnīcas, atvedam uzceļam, sāk strādāt un arī maksā pēc 180 dienu pēc uzstādīšanas. Es iesaku arī jaunajiem atgriezties laukos, un pašam arī es pilsētā dzīvoju, bet gribās, es gribu iet atpakaļ uz laukiem, un es gribu tur dzīvot, strādāt, jo tur jau tā ir dzīvība, tur ir arī tas mūsu kapitāls Latvijas. Un resursi lielākais arī tā ir mūsu zeme un meži. Arī SIA Agreko piedāvātā tehnika bija uz vietas apskatāma, aptaustāma un iegūstama jebkura konsultācija par tās iespējām un iegādi. Kā jau parasti, ļoti nopietni lauku dienai bija sagatavojušies un savu tehniku plaši demonstrēja Vāderstad pārstāvji. Centāmies atvest pēc iespējas vairāk tehniku saorganizēt, lai patiešām parādītu, ko Vāderstads ražo. Centāmies parādīt uz lauka, kā šī tehnika strādā. Un jāsaka, ka interesantu bija daudz. Paši redzējāt un interese bija liela. Vāderstads tehnika jau izcenis, zināms, ka izceļas ar to, ka vienā gājienā var veikt vairākas operācijas. Tātad vienlaicīgi kaut vai ar sēšanu, vienlaicīgi sagatavot augstni, iestrādāt minerālu mēslus, pasēt zāli, ja vajag. Ja runājam par augstnes apstrādes agregātiem, tad gan uzirdina, gan izlīdzina, gan pieblietē, nolīdzina. Var sakot, vienā gājienā veic vairākas operācijas un var izmantot arī dažādi atsevišķu operāciju veikšanai, tad, kad saimniekam kaut kas īpaši vajadzīgs. To pašu veltni, piemēram, ja vajag sagatavot arumu, tad var izmantot aruma sagatavošanai. Ja vajag kopt sējumus, tad atbilstoši aprīkojot var arī kopt sējumus. Ja nepieciešams piesēt zāli, var uzliekot sīksēklu sējumašanu, var arī zāli piesēt. Var sakot, viens agregāts ļauj risināt daudzas problēmas. Mašīnu izgatavošanai tiek izmantoti vislabākās kvalitātes materiāli, līdz ar to mašīnas kalpo ilgi, tām ir augsta atlikuma vērtība un zemas eksploatācijas izmaksas. Rezerves daļu piegādi principā 24 stundu laikā mums nav problēma. Ja vajag ātrāk, varam arī ātrāk. Protams, ja daļa ir noliktavā. Un, protams, arī servis, 3 mobilās vienības, cilvēki, kuri pazīst, zina tehniku sākot no, teiksim, A līdz Z. Un tur jau ir tā lielākā starpība, kad mūsu servisa speciālisti ir
servis speciālisti tieši par Vāderstata tehniku. Jāatzīst, ka Vāderstata tehnika Latgales pusē ir ļoti populāra un tās daudzums palielinoties. Arī uz šo lauku dienu demonstrācijām tehniku bija atveduši šīs puses zemnieki, un šī tehnika tiek regulāri nodarbināta lauku darbos. Ja cilvēki vēlas sējmašīnu kombinēto, kas iestrādā gan minerāļus, gan graudaugus, tad Spirits ir ļoti laba sējmašīna pašlaik, uz ko es strādāju. Vadības ziņā, gan arī iestrādes ziņā atsevišķi var regulēt gan minerāļu dziļumu, gan graudaugu dziļumu, iesēšanas apstrādes dziļumu. Tā ir 4-metrīgā Vederstata Rapid 400C sējmašīna, praktiski pilnā aprīkojumā. Mums ir arī lopkopība, tā ka viņai ir zālāja kaste, kas arī ir universāla lieta, ko aizmugurē var redzēt, un mēs viņu izmantojam divos veidos. Ja sējam reizē, teiksim, graudaugus ar zālāju pasēju, un mēs jau kaut kur 3. gadu izmantojam viņu kā mikroelementu un starta mēslojuma kasti. Viss tiek iesēts vajadzīgā dziļumā, vienlaicīgi iestrādā minerālu mēslus ar rapsi, visu ieliek tur, kur viņam jābūt. Ar 4-metrīgo braucām 35-40 hektārus pa dienu, ar šito braucam 50 un arī vairāk. Mēs centāmies, teiksim, tīri tehnoloģiski parādīt to ražošanas, jeb graudaugu audzēšanas procesu, sākot ar augsnes apstrādi, tātad ar lobītājiem, ar disku lobītāji, gan zaru lobītāji, tad rugainis kultivātori un tad, protams, arī sējmašīnas, veltni pa vidu. Tad var sakot tā, kā tas notiek dzīvē, apmēram mēģinājām pieturēties pie tā arī te uz lauka. Ar Vāderstata tehnikas demonstrējumu mēs beidzam šo lauku dienu un gaidām nākošo pēc gada.